Dzied circenītis aizkrāsnē, nāc bērniņ mātei auzotē, ak, neprasī nav maizītes, skats, kad tur laukā zvaigznītes. Ikdienu daudz vecāki zaudē darbu un nevar nodrošināt pilnvērtīgu iztiku saviem bērniem. Tomēr problēmas rodas ne tikai mājās. Arī skolā šīs pārmaiņas pamana klases biedri, un, kā zināms, bērni un jaunieši mēdz būt cietsirdīgi. Parasti jau lauku skolās ir tā, ka neizstum tos, kam iet sliktāk. Es domāju, ka tas vairāk ir uz kaut kādām lielpilsētas skolām attiecināms tā vairāk. It kā jau īpaši tas nav bijis aktuāli, bet agrāk mazākajās klasītēs gadījās tur kādu reizi, kad kādu izstumt nepieņem, bet vidusskolā tas vispār nav aktuāli. Neviens tā nedara. Jaunākajās klasītēs ir redzēts, kad bērni, kuriem tiešām ir trūcīgi un kad mazākie klašu skolēni aiziet un kopā pa 3 samet naudiņu un kaut ko iet nopirkt. Pusauģu gados apģērbs un interesantas lietas, ar ko padažoties skolā, ir bijušas diezgan nozīmīgas. Tagad tas vairs nav svarīgi. Tas pirmais iespējas jau vairāk balstās uz to vizuālo. Jo pirmais, ko tu ieraugi, tev liekas, viņš tur izstāsta forši, viņš varētu būt arī interesanta personība, bet klasē tas tik ļoti neizpaužās tā, ka mēs jau viens otru pazīstam un tad mēs zinām, kāds viņš patiesībā. Mēs redzam, ka kādam iet ļoti grūti. Gribam palīdzēt, bet nezinām, kurš ir īstais ceļš, pa kur iet, atklāja vidusskolnieki. Kad tu runā, ka tu dzirdi pašam tā, ap sirdi paliek tā, kad tev viss ir dots, tu vari visu izmantot, tev būs izglītība, bet ka pastāst, kad viņam nebūs, viņam būs pašam jācīnās un tas tā gribētos palīdzēt, bet tu nevari nekādīgi. Tas žēlums varbūt iestājās nedaudz, tā, ka man ir labi un man ir viss kārtībā, bet citiem varbūt nav tik labi. Gribās it kā palīdzēt, bet tu nezini, kā pareizāk darīt. Vienlīdzība iestājas brīdī, kad saproti, nav jādala, kas ir mans un tavs. Ir tā, ka man ir trūcīgāki draugi, un tad dažreiz tā, kad mēs kaut kur ejam, tad aizējam tur uz kino, un tad nevar saprast, saka, it kā varbūt nē, tomēr, un tad nevar daudz tādas situācijas, kad nevar saprast, kā īsti rīkoties, jo ja kādreiz varēja atļauties daudz, ko tad tagad ir tā jāpiedomā arī, kur mēs varam aiziet kopā. Par viņu problēmām es neuzsveru, ka viņam iet grūti, es pilnīgi cenšos viņu neuztaisīt savādāk. Tas ir tā, savējs, viss kārtībā. Es cenšos vairāk izvēlēties kaut kādas izklaides, kas varbūt nav tik dārgas, tur aiziet vienkārši ciemos pie draugiem kaut kāda, nevis iet uz kino vai izvēlēties tādas lietas, kas neprasa daudz līdzekļus. Kādi ir reālie apstākļi, kā otrs jūtas, kad vecāki ir iestikuši izmisuma bedrē, jauniešiem grūti spriest. Tomēr ik viens ir izjutis uz savas ādas. Tagad ir grūtāk vecākiem jautāt kabatas naudu, bet daudz vieglāk izprast apkārtējos. Es domāju, ka viņi vienkārši grib sevi aizsargāt, ka viņi, ja viņi ir pieraduši pie tā, kā pret viņiem izturās, viņi vienkārši sevi mēģina aizsargāt, lai viņi nenodara pāri. Ja bērnam ir zems pašvērtējums un arī mājās iet ļoti grūti, visticamāk, viņš nonāks izstumto lokā. Ja vecāki mājās jūt, ka bērns negrib vairs iet uz skolu, ja viņam sākās somātiskas reakcijas, vēderi, sāp galvas, ir dažādi iemesli, kad bērns vienkārši neiet uz skolu. Skolotāji var pamanīt, kad vienmēr sēž maliņā vai arī tiešām pat reizēm skaļā balsī izsmēja vai kā. Tad ir svarīgi uzreiz iesaistīties. Gatavs recepts, kā palīdz atstumtiem bērnam, nav, skaidro skolu psiholoģi. Tas vien, ka mēs tagad pateiksim, jā, ir svarīgi neklusēt, to ir viegli pateikt tam bērnam, kurš jūtās atstums vai kurš sāpināts, viņam to nav tik vienkārši izdarīt, un tāpēc ir svarīgi ir kāds blakus, kas tā kā pamudina. Ja citi dara pāri, nevajag klusēt un ciest. Vienmēr jāvēršas pie kāda pieaugušā, skolas psihologu, skolotāju, vecākiem, jo kāds noteikti sadzirdēs un palīdzēs. Un ne jau mēs esam tik vērti, cik mūsu makos ir monētu. Mēs esam vērtīgi tikai tad, kad spējam kādam palīdzēt. Baibas Frants, Renārs Muskars, Guntis Feldmanis, Tautas balss.